Esiet sveicināti! Sezonas noslēdzošais raidījums. 29. raidījums. Pirms 7 mēnešiem mēs sākām ar pirmo raidījumu. Un, jau 29 raidījumi, bet pirmais raidījums laikam bija vissatraucošākais. Un tieši tev, jo tev bija jāzvana režisoram Alvim Hermanim. Kas tev būtu domājis, ka teātra pasaule ir tik ļoti saistīta ar sportu un hokeju pasauli? Un tad, kad mēs uzzinājām, ka Alvis Hermans ir bijis kādreiz hokejs, un lielākā drosme man bija jāsaņem tajā brīdī, kad jāzvana pasaules slavenam režisoram, lai runātu par hokeju. Bet izrādās, ka hokejs viņam ir vēl vērtīgāks nekā teātris. Šajā brīdī mēs jums piedāvāsim interesantākās epizodes no mūsu tikšanās reizes. Zini kā, Alvi, man vienmēr bijusi tā sajūta, ka vai tā ir skatuve, vai tā ir liela hokeja arēna, tas ir viens un tas pats. Tur ir skatītāji, arēnā ir skatītāji, tikai atšķirībā no arēnas Rīga, piemēram, skatītāji neuzdrošinās te teātrī bļaut. Nē, mēdz būt arī, ka bļau un kā vēl. Bet tā visa tā sajūta, sports, teātris, tas taču ir kaut kas līdzīgs. Tie spēlētāji un tie aktieri jau būtībā domāti, lai tikai būtu tādi izklaidētāji, savā ziņā klauni, es pat nezinu, kaut kā. Jā, saucās show business. Skaidrs profesionālais sports jau mūsdienās vispār tāds cirkus un biznesa savienojums. Bet, protams, viņš arī pilda kaut kādu funkciju, ko senos laikos tikai sengrieķu teātris pildīja, kur ir tā cilvēciskā drāma, dažreiz pat katarse. Paralēlis, protams, ir milzīgi daudz. Es arī jāsaka, pats esmu mācījies kā teātra režisors, var teikt, vienlīdz daudz no kaut kādiem, lasot par kādiem izciliem treneriem, es nezinu, piemēram, par Lobanovski, Kievas Dinamo treneris savā laikā, kurš tika pielīdzināts Staņislavskim teātrī un tā tālāk. Treniņi sportistiem un mēģinājumu aktierim arī ir kaut kas tik ļoti, ļoti līdzīgs, jo tas mērķis ir viens sasniegt kaut kādu līmeni, instinktu, refleksu līmenī, ka tajā galvenajā brīdī nav vairs jādomā, ka ķermenis domā tavā vietā. Kā mūsdienu sportā, hokejā, futbolā ir ātrumi, tik milzīgi, ka cilvēks īstenībā nav spējīgs domāt, lai pieņemtu lēmumus. Viņa vietā faktiski domā ķermenis. Neticam. Neticam. Kāpēc neesi uz treniņu? Neticam. Ko? Neticam. Es tev sekoju pa pēdām. Skatos, kā tu strādā. Es jau tikko šuigām teicu, ka nebūtu... Kur tev dzimšanas apliecība? Nebūtu tā hokeja vispār daudz, kas ar mani būtu. Raksturs. Viņš bija ļoti, ļoti bargs treneris. Un es galīgi nebiju nekāds tur favorīts. Es jau nebiju nekāds tur supertalants. Es biju tāds viduvējs. Bet tur to raksturu man uztaisīja. Atvainot, ne viduvēji, ne labi. Mēs visi sākām. Tas jau bija sākums. A laiki jau tapa. Viens labāks, viens aizturējās. Jā, es... Kā tu jūties? Kā tu jūties pēc cik daudz gadiem? Arēna es izmainīju. Uzreiz ieraudzīju, pazinu. Hokeja laukuma sižetos un stāstos mēs, protams, nevarējām nepieskārties arī bērnu un jauniešu hokejam. Mēs viņiem likām uzdevumus vērtēt veco hokeja formu un salīdzināt ar mūsdienām. Savukārt citiem mēs likām uzdevumu zināt hokeja noteikumus. Secinājums izdarīsiet paši. Kā ar šito varēs spēlēt? Vai ne? Agrākos laikos bija pavisam savādāki cimdi. Kā? Man liekas, ar šito sāpēja baigi. Un viņš nav ļoti ērts. Nu, priekš manīm, jo man ir maziņa rociņa. Ne ļoti sāpīgi, jo šeit ne ļoti stipra aizsardzība. Un šeit arī. Maziem satricinājumu var dabūt.
Galvaskausu mūsu laust kā karsumā. Latvijas čempionātā trāpīja savējais. Šitā jau varat nosist. Var nosisties. Tev trāpīs pa sirdi. Es redzēju, te kaut kur tuvumā bija tāda vieta, kur vienam vārdsargam ir palīdzība, viņam šitā ķiver un te viss asinains ir. Asinīs. Pilnīgi Labāk trāpīja. nerādu uz sevīm. Tā tev var notikt. Šitā nūja ir no koka. Un viņai kā viņu nav, viņai gandrīz ir tāda, kā viņa, ir gandrīz lapsiņa, ir ļoti, Bet tie ir bijis labs, tikai labs. Viņai ir labi roči. Es skrēls. Viņa ir taisnā nūja, tu neredzi, tu nav nekādu ieliekumu. Maziņš jau ir ieliekums. Ļoti maziņš, viņš nevar uzmest pa gaisu pat. Viņa nesmuki izskatās, jo šeit ir zaļš un šeit ir dzeltens. Bet vispār normāli nūja. Bija normāls, bet koka. Tagad no krāsainā metāla. Šeit rakstīts Sigulda, Made in Latvija un sniegpārsliņas. Hokejs nav tikai spēle, kurā ir rezultāts, kurā ir uzvarētājs vai zaudētājs. Mūsu hokejā ir liels un bagātīgas tradīcijas, taču visam pamatā ir saknes, no kurienes mēs nākam. Tieši tā, tāpēc mēs viesojamies arī pie Mihaila Vasiljonaka un Ulda Opita, mūsu leģendāriem hokeja vārdsargiem, uzzināt, kā tajos laikos bija spēlēt hokeju un kā viņi apguva šo prasmi ķert ripu, jo tajā laikā nebija tāda vārdsarga treneri. Un tas mums bija būtiski apskatīt arī šīs hokeja saknes. Jā, lai jūs varbūt ejot pa hokeja gaiteņiem vai stāvot šeit hokeja laukuma malā, varbūt uzlūkot šos vecos opjus vai onkuļus savādāk, jo ieraudzītu viņu sasniegumus, viņu izdarīto tad, kad viņi bija jauni un sprigani. Kā varbūt tagad ir Lauris Dārziņš, brāļi Freibergi. Tieši tā. Tāpēc mēs arī viesojamies pie mūsdienu arī zvaigznēm. Pie saknēm un pie mūsu tagad jauniem puikām, kuriem ir zvaigznes Miks Indrašs, Lauris Dārziņš, Kaspars Daugaviņš. Un šajā brīdī piedāvāsim tādu kompilāciju. Vecie laiki kopā ar jaunajiem. Un jūs redzēsiet, ka visus viņus vieno ģimene un mīlestība pret hokeju. Uldim Opitam ir pāri 80. Viņš ir Latvijas hokeja vectēvs. Savās mājās viņš cenšas uzturēties reti. Kustība ir viņa enerģijas baterija. Jaunībā viņš esot bijis meiteņu mīlulis, vārdsargs meistarkomandā Daugava. Tā nūja tika izgatavot no sākuma, tika izgatavot pie mums taisni. Un paši viņas lietas. Kad es, teiksim, sāku spēlēt, tas 54., 5., 6. gadu, līdz tam, kad nebija Kanādā bijuši Krievi, tikmēr viss tas notika pa ledu. To ripu jau mūsējie, kā teikt, latvieši prati drusciņi pacelt gaisā. Krievi tie jau, viņi no Bendija visu nāca, tāds Bobrovs, viņš ar nūju darbojās tikai pa zemi. Vai šis vārdsargs varētu arī mūsdienās spēlēt, jo tomēr tas hokejs ir tā ļoti, ļoti mainījies? Spēlēt jau varētu, bet ko viņš izdarīja, tas tā. Bet redzams, ka jūs ar nūju diezgan labs. Nē, vairāk kā skaidrs, kaut ko jau tikai nedomā, kad vārdsargs tajā laikā varēja pacelt ripu gaisā. To nevarēja, to mēs pašā pēdējā gadā drusciņi iemācījāmies kaut kur aizmest. Viss notika atcīt kaut kur. Daugavas stadions, 56. gads, pilns tribīns. Tribīns bija gandrīz līdz pašām beigām, līdz 61. gadā, kad es beidzu. Nebija tā, ka tribīnēs nebūtu bijis tautas, lai mēs spēlējam vienalga diezgan kritiski.
Tajos laikos bija tikpat skaļi līdzjūtēji? Toreiz bija. Es domāju, tā kā varēja uzsildīties. Bufets bija līdz tik ņemts. Kāds bija tāds pats lielākais augstums, kādā ir spēlēts? Sibīrijā. Sibīrijā, jā. Es esmu spēlējis 38 grādi. Tā kā, izpilnīgi, kāda sajūta. Tad rezervē pat toreiz, atceros ar deķiem, sasadzamies no viesnīcas, visu, ko varēja, paņēma līdzi un 6 reizes pa 10 minūtes spēlēja. Tā no augstums pamatīgi vai šaubām. Pēc karjeras Opits 17 gadus strādāja Dinamo hokeja skolā. Viņa mazie šodien jau ir vareni lieli. Lidot prot, galvu lielākai daļai arī strādāt, tā kā, es saku, šie visi lielākā daļa ir bijusi man audzekļi kaut kādos gados. Tas ir bez šaubām gadu 20, 30 atpakaļ jau. Kad viņi pie mani bija junioros, jauniekos, vai viens otrs zēnos. Katrs ar savu. Viņi metiens, tomēr arī netika pazaudēt! Lauris Dārziņš! 17. vārds Laurim Dārziņam! Atvedis esmu te uz savām bērnības takām, kuras sportoju, darbojos un rūdījos. Jā, ieliku pamatu kaut kādām saviem tālākiem ceļojumiem. Dārziņš! Meķais un driba vārtos! Hat-triks! Laurim Dārziņam hat-triks! Kāpēc dotīm izspēlēt šo uzbrukumu uz trio un driba? Bērni tagad sapņo un nekas jau nebija mums arī savādāk. Es arī sapņoju šeit. Spēlējoties, driblējot ar to nūju, staigājot apkārt tam stadionam, es arī sapņoju, kad kādreiz būs tāda lielāka skatuve, kurā varēs priecēt līdzjutējus un nodarboties ar hokeju augstā līmenī. Un, jā, tas bija, mani neviens tā neskubināja uz to sportu. Mana bērnības māja. Bet es gluži nerunāju par to tādā pagātnes formā, ka te es bērnībā dzīvoju, jo galu galā man vecāki ar te joprojām dzīvo un mēs ciemojamies, man bērni ciemojās, bet jā, te es dzīvoju, šeit bija stadions, otrā pusē bija hale un es esmu piedzīvojis visas tā Daugavas ledus halles fāzes, stadijas, ja tā var teikt. Bija tas vecais pūslis. Pēc tam laikam viņš, nevis laikam, bet viņš sabruka. Un tad bija atklātais laukums, pa kuru arī nācās uzspēlēt. Un tad, māma vienmēr man nāca meklēt. Tad vai viņi mani atrada šeit vai halē, skatījos kaut kādus pieaugušo puiku treniņus. Vai arī pats te bumbojos, driblējos, mētāju pa sienu. Man paši vilka. Nevienā brīdī nebija, kad dzēni. Ir rokās bija un es te staigāju. Sadriblēju visus te stūrus un arī ejot mājās vienmēr tā ir rokās tur vai bumbiņa vai kā. Un, tad tur izdomāju mest pa kaut kādiem kokiem vai kaut ko. Un viss kaut kas jau tāds, teiksim, tribīnēs, tu te pabeidzi savu to treniņu sesiju, pēc tam izdomāju, davai tagad bumbiņu žonglējot, aiziešu līdz mājām. Un tad tu mēģināji, citreiz sanāca, citreiz nē, un tāds kaut kāds mini konkurss arī sev taisīja. Bija durvis, tā bija kontūra, tie bija vārti, rokturs bija apmēram augšējā štanga un tad tika mētāts. Vienmēr jau tu galvā iedomājies, ka tās kaut kādas spēles pēdējās sekundes, tur 3, 2, 1, un tad vai tu trāpi tur zem tā roktura vai netrāpi. Un tā tu izdzīvoji kaut kā un iedomājies, ka kādreiz tu tiksi uz tādas lielākas skatuves, kur parādīt, vai tu vari trāpīt tajā devītniekā vai nē. Un tā kā, jā, tie pamati
te tika ielikt un te arī es rūdījos. Ļoti bieži TV ekrānos mēs redzam šos skaistos stāstus. Iemet golu, saņem labu algu, bet pasaules hokejā un Latvijas hokejā nav gājis tik gludi. Jā, un ir tādu stāstu, kurus mēs bieži vien ieraugam tikai pēc vairākiem gadiem, kas ar šiem hokejistiem ir noticis pēc tā laika, kad viņi ir nokāpuši no hokeja laukuma un sākuši, kā saka, to otru dzīvi, to dzīvi, ko dzīvojam mēs, braucam ar sabiedrisko transportu un tā tālāk. Un tie stāsti mums atnāca patiesībā paši. Viktors Hatuļevs. Tieši tā, ļoti traģisks stāsts, bet jā, viņa meita sākus trenēties hokejā un mēs viņu arī nointervējām un redzējām, kā viņa darbojas treniņos. Tas pats Andris Siliņš, jauniešu hokeja, varētu teikt, tēvs, entuziasts, bet arī gana traģisks liktenis. Un, protams, mēs satikām arī Armandu Puči, kur mēs uzzinājām ļoti daudz lietas par tā laika hokejistiem, par viņu grāmatām, jo viņš arī grāmatas neraksta par hokeju, bet par cilvēkiem, kur nodarbojas vai ir tuvu hokejam. Lūk, mūsu turpinājumā stāsti, kas varbūt jums lika sirdī sajust saviņojumu un uz hokeju paskatīties ar citām acīm. Tur par viņu var daudz slavas dziesmas dziedāt un par viņu var daudz stāstīt, bet šis ir tas rezultāts, šī halla. Viņa nebūtu iespējama bez Andra. Un tā jau runā, ka neaizstājami cilvēki nav. Šajā jomā, tajā laikā neviena cita nebija. Nebūtu mums vispār citu hokeja haļu, ja nebūtu šī te pirmā hokeja halla 55. vidusskola. Viņš nomira 49 gados. Viņš faktiski savā dzīvē izdzīvoja tik, cik cilvēks, es nezinu, 100 gadus nodzīvojot, 2 dzīvēs neizdzīvot. Jo viņš dzīvoja ļoti intensīvi, ļoti. Un līdz ar to, kad viņš beidz to savu sporta akadēmiju, mēs varam, man liekas, 75. vai kurā gadā, viņš jau uzreiz paņēma to savu pirmo komandu, kā viņš ieguva diplomu 20 cik gados, cik 22 vai cik gados cilvēks absolvē. Plus mīnus, varam tur pareiķināt. Un viņš uzreiz paņēma to savu pirmo treniņu komandu, kurā bija kaut kādi, mēs tur bildēs varam apstīties ap 40 bērniem. 2018. gada 26. aprīlis tiek iemūžināts Latvijas leģendārākā vārdsarga numurs. Uz visiem laikiem pirmais numurs izlasē būs tikai vienam hokejistam. Un šeit vēl ir ļoti svarīgi 2 cilvēki. Tas ir Artūrs un Elīna. Viņi ir mana pirmā trenera, Andra Siliņa dēls un meita. Paldies! Ja kāds nezina, kas ir Andris Siliņš, tad Andris Siliņš bija vizionārs, arhitekts, traks, ar traku ticību, nepārspējam ticību pārpildīts, kurš zināja, ka ir jāizveido Latvijas hokejs tāds, kāds viņš ir šobrīd, un vēl labāks. Viņš bija tas, kurš izveidoja Latvijas bērnu sporta skolu, kurš izveidoja spēcklases, kurš deva mums iespēju diendienā trenēties, un 90. gadu sākumā tā Latvijas izlase, kur veidojās, tā bija lielākoties balstīta uz Andra roku darba, ideju, pamata, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka bez Andra nebūtu notikuši šī spēle, jo mūsu izlase nevarētu spēlēt tādā līmenī bez viņa ieguldītā darba. Andris vairs nav ar mums, jau būs vairāk kā 10 gadi, un es gribētu, lai jūs veltiet aplausus arī Andrim. Attiecībās ar Artūru Irberi mēs tā, neesam. Mums nesanāk bieži netikties, bet tās reizes retās, ka mēs tiekamies, ir tāda, kā pateikt, viņam ir tādas pašas jūtas pret Andri kā man, līdzīgas. Viņš tāpat viņu ciena un novērtē, un man tā grūti pat parunāt, un viņš tāds. Mēs varam nesatikties, bet tajā brīdī, ka mēs pēc, reiz 5 gados satiekamies,
tad ir faktiski tāds sajūta, kā viņš būtu tāds vecākais brālis, jo viņš ir tāds pats apmēram Andra bērns kā mēs. Andrim tagad ir 5 mazbērni, visi mazdēli. Žēl tikai, ka viņš nevienu no viņiem nav, kā teikt, saticis, bet no augšas noteikti vēro mūs un atbalsta. Un man ir 2 dēli un brālim ir 3, un brāļa vecākais dēls Andris, arī ir Andris un Siliņš. Un viņš spēlē hokeju. Tā ir hokeja klubā Mogo, U12. Tā. Un brālis vadā. Viņam nav internāta, viņš šodien ceļās, jo viņam tie treniņi, viņš dzīvo ārpus Rīgas. Un tie treniņi sākās, nemaldos, ko dos 6 no rīta, tur, pie Sporta pedagoģijas akadēmijas tajā Mogo hallē saucamajā. Un tad viņš, ceļās 5 un bērnu 5:30, lai 6 jau ir treniņā. Tu nevilšas pieķer sev pie domas, ka tu skaties apkārt uz tām tribīnēm un tu iedomājies, ka tur sēž tētis, tur sēž mamma, tur sēž tie cilvēki, un viņi skatās uz tevis un uzliekot to pirmo, kāju uz ledus, ja? Un tu aizbrauc un, tāpatās mums bija treniņš arēnā, kur tā hali jau viennozīmīgi kaut kas vispārībā cits pats par sevi, ja tā nav kaut maza halīte. Tas ir, tu redzi tos visus beņķus lielos apkārt. Un tad arī, pie sevis tu tā slido un tu jūti, ka es esmu lepna skatieties no augšas. Jo, tas ir kaut kas tāds, tu jau tur nevienam neskrien un nebļausties un tā, ja, bet tās ir tādas iekšējās sarunas ar sevi, ar viņiem tur nav uz augšu. Ļoti ilgu laiku man bija neērti teikt publiski savu uzvārdu, man nepatika, ka mani sauc tādā, proti, ka mans uzvārds ir Hatuļevu, jo es kaunējos no tā, jo mani audzināja un visa tā mana dzīve bija tā, ka nevis to, ka viņš bija zvaigzne, bet tā negatīvā puse tēvam, kas savukārt bija viņam jau pēc šīs hokeja karjeras beigām. Un tāpēc man bija neērti, jo man likās, ka cilvēki uzreiz tā kā mani atpazīst nevis tā slavenā hokeista meitu, bet tā tur, kurš tur, tā. Tās, ne sāpes, bet, teiksim, tādi robi, kādi ir bijuši bērnībā, tu viņus nevar atrisināt vienā brīdī. Citi cilvēki pavada risinot visu dzīvi, kamēr viņi nonāk līdz kaut kam, ja? Bet grāmata viennozīmīgi man parādīja tēti savādāku. Es viņu sāku cienīt kā cilvēku, es sāku saprast tās viņa varbūt tās, izdarības, tāpēc, kad, es sapratu to, ka tad, kad tev atņem kaut ko ļoti dārgu, proti, kas viņam bija hokejs, jo tā bija visa tā viņa dzīve, neskatoties uz to, ka tev ir ģimene, cilvēki, mīloši apkārt, vecāki, ja tas ir kaut kas cits, bet tad, kad tev atņem tādu, izgriež robu no sirds, kas bija tā lieta dzīvē, cilvēks tad ir pazudis. Tas ir tāpatās tā kā es, lūk. Es ilgus gadus gribēju spēlēt hokeju, bet man likās, ka man nav tādas iespējas, kad es esmu jau pa vecu, ka viss ir palaists un tā, bet tad, kad es, lūk, piepildīju to savu vēlmi šobrīd, tu pilnīgi, es nezinu, staigā savādāk. Tu tā pusmetru, es bišķiņ augstāk no tās zemes. Brauc!
ļoti ilgu laiku uzdevusi sev jautājumu, protams, ne sev, bet Dievam, kāpēc tu tā darīji? Tu visus man atņēmi. Mammu, tēti, bet es domāju, ka tā tam bija jānotiek, tāpēc, kad pateicoties, manuprāt, tādam liktenim, tādai dzīvei, es esmu izaugusi par to, kas es esmu, un es neesmu es nezinu, kļuvusi par neko. Ja? Es esmu viennozīmīgi, es uzskatu, dzīvē sasniegusi ļoti daudz pašai priekš sevis, iekšējā izaugsmē un tā. Tāpēc es teiktu, ka tas bija noteikti mans liktenis, un tie bija savukārt mani vecāki likteņi, kādi viņi izvērtās. Ilgu laiku mēs mēģinājām nointervēt arī Metju Majoni. Nekādu nevarējām tikt pie viņa. Jā, zvaigzne paliek zvaigznes. Kurš to būtu domājis, ka Rīgas Dinamo šajā sezonā viņš uzmirdzēs tādā līmenī, kad spēlēs All-Star spēlē un turpat nospēlēs citā amploā. Mēs vēlējāmies viņu nointervēt pie Aigara Grāvera studijā, bet Aigars Grāvers mūs ielaida šajā studijā ar vienu nosacījumu. Viņš teica, kaut uz ķēmes. Uz jebkā, bet Majonim ir kaut kas jānospēlē un ir jāieraksta. Tāpēc arī mums tapa ieraksts. Bet tu jau arī uzspēlēji? Es tur tā bišķi. I don't think you're right for him. Look at what it might have been if we took a bus to Chinatown. I've been standing on Canal and Bowery. Standing next to me, 'cause I belong with you, you belong with me, and my sweetheart. 'Cause I belong with you, you belong with me, and my sweetheart. And love, we need it now. Talk for some. Oh, just bleed it now. I belong with you, you belong with me, and my sweetheart. 'Cause I belong with you belong with me, and my sweetheart. Nevelti mēs pēdējo raidījumu ierakstījām hokeja ģērbtuvēs. Tā ir vieta, kur sāk dzimt uzvaras un varbūt rodas zaudējumi. Mēs šajā sezonā jūtamies kā uzvarētāji. 29 hokeja laukumi. Es atceros pirmie raidījumi. Mums daudz teica, tiešām? Jūs varēsiet 7 mēnešus, jums būs stāsti. Stāsti vēl ir diezgan daudz. Tad laikam vasarā mums jāatpūšās un ar jaunu spāru jāgatavojās nākamajai sezonai. Tieši tā. Tā mūsu īstā treniņa nometne ir sākusies jau tagad. Audzējam muskuļus un visticamāk tiekamies jau nākamajā sezonā. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.